pie kādreizējā veikala pulcējas kuplas pulciņš kalngaliešu. Senā ēka iegūst nevien jaunu ietērpu, bet arī jaunu pielietojumu. Turpmāk šeit būs brīvā laika pavadīšanas centrs, kuram dots nosaukums Kadiķis, kas latviešu mitoloģijā simbolizē mūžību. Es ļoti ceru un ticu, ka šī māja kļūs par zināmām arī vienam otram, kā otrā māja, kur var pavadīt laiku, jo mēs zinām, ka ziemas vakari ir ļoti gari, un bieži vien vienam pašam mājās sēžot ir ļoti garlaicīgi un arī skumīgi. Tad mēs esam iecerējuši, ka šeit jūs varēsiet atnākt, atrast sev domu biedrus, parunāties un vienkārši pavadīt brīvi šo savu laiku, kaut vai vienkārši parunājoties. Kad izskanējuši daudzkārtīgie paldies un domas vadība pārgriež uz tradicionālo atklāšanas lentu, ik viens var savām acīm apskatīt un izvērtēt, vai jauno pakalpojumu iekļaut arī savos turpmākajos ikdienas plānos. Sajūta ir ļoti jauka šeit ienākot, pēc tā, kāds te bija tā telpa, ja? Un es domāju, ka arī būs, kā saka, labi tiem, kam nāks, ka būs labas sajūtas un laika pavadīšana. Šodien telpas ir gaišas, siltas. Man prieks, ka mans bērns varēs arī šeit nākt un spēlēties. Principā Kalngalē bija ko darīt vairāk tikai vasarā spēļlaukumā. Un šobrīd es redzu, ka man jau bērns sēž pie galda un varēs arī spēlēties un būt ar citiem bērniem kopā Kalngalē. Es domāju, ka ir ļoti labi un skaisti. Lai gan telpas nav plašas, sev tīkam nodarbi šeit varēs atrast tik viena vecuma iedzīvotāji. Rīta pusē atstājot mazos centra vadītājas aprūpē, pāris brīvas stundas, ko veltīt sev, varēs izbrīvēt jaunās māmiņas, bet pēcpusdienā centrā tiks gaidīt skolas bērni. Lieliem bērniem ir iespēja pabūt, kā mēs zinām, kopā ar datoru, ir mūzikas centrs, ir televizors un mīļā vecā labā galda spēle Novus, kas mums ir patiesi ļoti pieprasīta arī iepriekšējā centrā. Vakarpusē kārta pieaugušajiem, kur šeit varēs nevien kopīgi vakarēt, bet arī izmantot internetu. Centra izveide izmaksājusi 98 000 latu, un, ja būs pieprasījums, būs arī piedāvājums. Jau šobrīd tiek izstrādāts projekts, lai ēka iegūtu arī jaunu piebūvi. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.